Nu, labi, šodienas epizodē mēs runāsim ar brīnišķīgu sievieti un brīnišķīgu profesionāli ar Lindu Rubeni. Un Lindu es zinu mēs kopā mācāmies KBT mācībās, kognitīva behaviorāla terapija. Un, jā, tas, ko es zinu par Lindu un tas, ko es varu redzēt mācībās, ir to, cik tiešām tu profesionāli un cītīgi pieeja lietām un zinātnē, un vienmēr tā kā mācībās Lindai līdz dators, un ja kaut kas notiek, vienmēr būs viņas datorā varēs redzēt jaunākos pētījumus, ka viņi paralēli ieraksta un sameklē, un ka viņi tiešām tik ļoti atbildīgi un cītīgi dara lietas. Tā kā man ir tiešām prieks, Linda, ka tu piekriti šodien atnākt uz sarunu. Un varbūt var jāsākumā drusku iepazīstināt ar sevi, kas tu esi un ar ko tu nodarbojies, un kur tevi var satikt. Paldies par uzaicināšanu. Arī liels prieks šeit atrasties. Es ikdienā strādāju kā psihiatrs un pārsvarā strādāju ar pacientiem ambulatori, jeb uz tiem, kas vienkārši nāk uz vizītēm pie ārsta un vēlas uzlabot savu veselību, saņemt terapiju. Es strādāju gan valsts praksē, gan privāti, un tas, kas laikam man interesē, papildus un ar ko es nodarbojos. Es daudz strādāju ar sievietēm pēcdzemdību periodā, ar sievietēm grūtniecības laikā, paralēli strādāju arī Rīgas Zemdību namā. Tā ir viena no tādām manām papildus interesēm, bet tā vispārējā praksē mīļi gaidīti lielākoties ir visi pacienti no visām vecuma grupām, kurus mēs saukt par pieaugušo cilvēku, jo esmu pieaugušo psihiatrs. Tā ka pieredze iekrājas diezgan liela. Jā, tu dari visu kaut ko, daudz un visu kaut kur. Un kaut kādā mērā mums liekas pašsaprotami, ārsts, psihiatrs, mēs it kā zinām, kas tas ir, bet ja tev vajadzētu tādā super vienkāršā valodā izskaidrot, kas ir psihiatrs, ko viņš dara, ja uz zemes nolaistos ciprunētieši, viņam nebūtu nejausmas, kas tas psihiatrs tāds ir. Kā tu to pastāstītu? Psihiatrs ir pirmkārt ārsts. Tātad tas ir cilvēks, kuram ir medicīniskā izglītība un kurš pēc tam ir mācījies arī papildus tieši psihiatrijas nozari. Un primāri psihiatrs strādā ar cilvēkiem, kuriem ir psihiskas saslimšanas. Tādas kā piemēram depresija, dažādi trauksmes traucējumi, šizofrēniskā spektra traucējumi, demences. Šīs visas ir saslimšanu, jeb traucējumu grupas, kuras ietilpst psihiatra kompetencē. Un līdz ar to cilvēki, kas saskarās ar šīm saslimšanām vai traucējumiem, kaut kad lielākoties arī nonāk psihiatra redzeslokā, ja viņu simptomi ir smagāki un ģimenes ārsts vairāk nav tas, kurš būtu tas primārais speciālists, kas varētu palīdzēt. Okay. Jā, un es domāju, mēs ir daudz dažādas speciālistas, kas sākas ar to priekšā, ar to psi. Jā. Mums ir psihologs, psihoterapeits, psihoterapijas speciālists, psihiatrs un kas tik vēl ne. Jā, kas ir tā lielākā atšķirība, piemēram, starp tevi kā psihiatru un starp psihologu vai psihoterapijas speciālistu? Viens noteikti ir tā izglītība, kas ir iegūta. Tā medicīnas izglītība. Jā, tātad psihiatram, kā jau minēju, ir medicīniskā izglītība, un tad tālāk viņš ir apguvis medicīnas nozari psihiatriju. Psihologam, ja tas ir ar veselības sfēru saistīts psihologs, tad viņam ir bakalaura grāds psiholoģijā un maģistra grāds psiholoģijā, lai viņš varētu strādāt arī ar pacientiem vai klientiem, un dažreiz arī doktora grāds un tā tālāk ar dažādām papildus izglītībām. Psihoterapeits var būt no dažādām sfērām. Mums ir psihoterapeiti Latvijā, kuriem ir ārsta izglītība un kuri pēc tam ir mācījušies psihoterapiju papildus. Mums ir arī psihologi, kas ir mācījušies papildus kaut kādu psihoterapijas virzienu, piemēram, to pašu kognitīvu behaviorālo terapiju. Un tad dažreiz viņi tiek klasificēti kā psihoterapeiti, dažreiz viņi tiek klasificēti kā psihoterapijas speciālisti. Tāpēc var saprast, ka tajos terminos var ļoti
apmaldīties. Bet, ja mēs skatāmies par to, kāds ir tas palīdzības veids un kuros gadījumos cilvēkam būtu jāizvēlas viens vai otrs, tad psihiatrs būs nepieciešams tajā gadījumā, kad mums tiešām ir psihiski traucējumi vai psihiska saslimšana, kad cilvēkam principā ir vajadzīga tā medicīniskā palīdzība. Un, lai gan tā variabilitāte vai variācija ar to, kādi tie traucējumi var būt, ir ļoti, ļoti plaša, bet tas, ka tur ir kaut kāda medicīniska problēma savā būtībā, būs tas, kas liecinās par to, ka vairāk ir vajadzīgs psihiatrs. Par psihologiem un psihoterapeitiem savukārt var būt arī tā, ka cilvēks vēršas pie psihologa vai psihoterapeita arī tādā situācijā, kad viņam nav psihisku traucējumu, kad viņam nav psihiskas saslimšanas. Tajā pašā laikā arī cilvēki ar traucējumiem un saslimšanām arī var ļoti gūt labu palīdzību no psihologiem vai psihoterapeitiem. Tāpēc es teiktu, ka ir jāskatās tajā individuālajā situācijā, lai saprastu, kurš šis speciālists tad būs tas piemērotākais. Bet tā atšķirība laikam būs no tā, ar cik smagiem gadījumiem strādā speciālists un kāda ir viņa tā bāzes izglītība, ko viņš ir apguvis. Jā, tu pieminēji psihiskos traucējumus un psihiskās grūtības, un mēs daudz arī par to runājam mūsdienās. Kā cilvēks var saprast, kurā mirklī tas tiešām, man ir tiešām jāiet pie psihiatra, kurā brīdī man pietiek ar psihologu un kurā brīdī man tiešām varbūt pietiek ar ģimenes ārstu? Kā varbūt, ja tu varētu iedot kaut kādu piemēru, kā man kā cilvēkam saprast, ko man ar šo visu darīt un kurā mirklī man tiešām ir jāmeklē psihiatra palīdzību? Es teiktu, ka lielākajā daļā gadījumu psihiskas saslimšanas vai psihiski traucējumi izraisa cilvēkam grūtības. Tas ir tā pirmā lieta, uz ko mēs skatāmies, ka ir kaut kādas grūtības, ir lietas, ko cilvēks agrāk varēja sasniegt, vai ko mēs sagaidītu, ka viņš var sasniegt, bet viņš to vairāk nevar izdarīt, vai viņam ir jāpieliek ļoti, ļoti lielas pūles, lai viņš varētu izdarīt tās lietas, kas varbūt agrāk viņam sanāca salīdzinoši vienkārši, vai kuras mēs tajā vecuma posmā, kurā cilvēks atrodas, sagaidītu, ka viņš varētu izdarīt. Un tas būtu tā pirmā indikācija, ka kaut kas varbūt tomēr nav labi un tā palīdzība būtu nepieciešama. Ir tāda ikdienas funkcionēšana, kā iet uz darbu, būt attiecībās, iet uz veikalu vai tam līdzīgi. Parūpēties par sevi, par attiecībām, gan veidot attiecības, gan uzturēt attiecības, gan vispār gribēt būt kaut kādās attiecībās ar citiem cilvēkiem. Arī tādas lietas, kā vai izdodas gulēt pietiekoši daudz vai tikpat efektīvi kā parasti. Respektīvi, ka tas miegs sniedz to enerģijas līmeni, ko mēs sagaidītu. Vai garas stāvoklis ikdienā ir labs, vai ir pietiekoša miera sajūta, vai arī liekas, ka tas stresa līmenis, kas ir gan iekšēji, gan no apkārtējiem faktoriem, vienkārši sāk augt ar vien lielākus un lielākus, vai parādās kaut kādi trauksmes simptomi, vai parādās ēšanas grūtības. Tas simptomu klāsts var būt ļoti, ļoti liels, bet, lai mēs vispār to sauktu par simptomu, tam ir negatīvi jāietekmē cilvēka dzīvi. Ka ir jābūt, tā banāli izsakoties, ciešanām. Ka cilvēkam ir jājūtas sliktāk nekā viņš justos parasti, ka viņam ir jāsaskata, ka tas, kas ar viņu notiek, tiešām negatīvi ietekmē viņa dzīvi. Ka to ir grūti tajā mirklī. Ka tajā brīdī ir grūti. Un tā būtu tā indikācija parasti, ka kaut kam ir jāmainās, ka kaut kāda palīdzība ir nepieciešama. Un tad attiecīgi arī nākas izvēlēties, pie kura speciālista iet. Es parasti iesaku, ka ģimenes ārsts ir labs sākuma punkts. Jo ģimenes ārstam vajadzētu
zināt, piemēram, šo atšķirību starp psihologu, psihoterapeitu, psihiatru un ģimenes ārstu atkarībā no tā, kādas arī ir tās pacienta sūdzības. Var vai nu uzsākt to palīdzību pats, vai rekomendēt griezties pie kāda cita speciālista. Tāpēc tajā perfektajā, ideālajā pasaulē ģimenes ārsts būtu tas pirmais kontaktpunkts, kurš var palīdzēt cilvēkam saprast, uz kurā pusē vispār orientēties, kas notiek, ko darīt tālāk. Taču es ļoti bieži praksē redzu, ka tas nav gluži tas veids, kā lielākoties cilvēki rīkojas. Vismaz no sava pacientu klāsta nav šobrīd tā, ka vairākums pirms tam jau būtu vērsušies pie ģimenes ārsta, lai gan es uzskatu, ka tas būtu tiešām tas pirmais solis, ko arī darīt, bet daudzi cilvēki jau pie psihiatra vēršas kā pie tā speciālista uzreiz, jo viņi paši ir izsacinājuši, ka tas ir tas atbilstošais speciālists, kas viņiem ir nepieciešams, vai arī viņi vēršas pie psihologa, un tad psihologs varbūt iesaka kaut ko darīt tālāk, ja tā grūtība, kas cilvēkam ir, pārsniedz to, ko psihologs var sniegt kā palīdzības iespēju. Vai ar to nepietiek? Jā, kad ar to nepietiek. Jā, un man šķiet, ka šis ir brīnišķīgs mirklis arī, kur pieminēt, ka lai dotos pie psihiatra, nav nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums. Vai ne? Tā kā ja kādam ir sajūta, jūs varat iztēloties, ka noteikti joprojām ir palikusi kaut kāda postpadomu stigma. Mēs drusku vēlāk arī runāsim par mītiem psihiatrijā un tā. Un es varu iztēloties, ka daļai tiešām ir tāda kauna sajūta vai citi jautājumi, kāpēc ar ģimenes ārstu nevar runāt vai negribās runāt. Bet, ka ir iespēja, tad arī pašam tādā tiešā veidā vērsties pie psihiatra. Jā, tā ir pilnīgi taisnība, ka Latvijā šobrīd nav nepieciešams neviena cita speciālista nosūtījums, lai apmeklētu psihiatru. Jāatcerās vienīgi to, ka, ja, piemēram, tās ir valsts apmaksātās programmas, tad psihiatra vizītes un psihiatrisko ārstēšanu kā tādu apmaksā tiem pacientiem, kuriem ir kaut kādi traucējumi. Un tāpēc arī tas ģimenes ārsts var būt kā tāds labs pārejas punkts, lai nav tā, ka, protams, lielākā daļa cilvēku var ļoti labi arī novērtēt savu stāvokli un izvēlēties to atbilstošo speciālistu. Bet tām situācijām, kad varbūt patiesībā tā psihiatra konsultācija nemaz nebūtu bijusi nepieciešama, tomēr ir labi, ja tas ģimenes ārsts kā pirmais kontaktpunkts ir izvērtējis situāciju, lai viņš ir tīri banāli novērtējis pacienta fizisko stāvokli, analīzes, kaut kādus salīdzinoši vienkāršus izmeklējumus, jo dažreiz tie tiešām ir psihiski traucējumi, bet dažreiz tas ir banāls dzelzs deficīts, kas izraisa trauksmi, un tā savukārt būs pilnībā ģimenes ārsta kompetence. Un to visu labi ir pārbaudīt vēl pirms nonākot pie speciālista, lai vienkārši netiek pielietotas nepareizās metodas situācijas uzlabošanai. Jā, kas arī, iespējams, nav tās pašas efektīvākās. Ja mēs jau visi gribam, ja es kaut kur gribu saņemt palīdzību. Jā, tieši tā. Tāpēc ģimenes ārsts ir tas labs pirmais solis, un tādai nelielai atkāpē man jau arī šķiet, ka pacientam ar ģimenes ārstu, savu ģimenes ārstu vajadzētu būt labam kontaktam, un mēs jau visi gribam atrast tādu speciālistu, ar ko mums ir labs kontakts un ar ko mēs varam to sadarbību uzturēt arī ilgtermiņā. Precīzi. Un ģimenes ārsts ir tas, kas iet ilgi cilvēkam līdzi. Un, ja tiešām ir tā sajūta, ka ar savu ģimenes ārstu nevar runāt par savām veselības grūtībām, tad varbūt ir jāskatās, kāds ārsts, ar ko to sadarbību tiešām var veidot labi. Jo viens no tādiem, varbūt ne gluži mīnusiem, bet nedaudz nepatīkamām lietām, ko es redzu, ka man arī ir pacienti, kuriem ir bail iet pie savu ģimenes ārsta, bet es kā psihiatrs nevaru aprūpēt viņu citas grūtības, un tur dažreiz sanāk tāds cīniņš, ka es tur pacientam jau 4. mēnesi pēc kārtas saku, ka vajadzētu aprunāties arī ar savu ģimenes ārstu, jo viņš man stāsta par sūdzībām, kas nav psihiatra
lauciņš un kas nav mana kompetence. Bet cilvēkam ir tāda ļoti liela pretestība runāt ar citu speciālistu, kas ir ļoti saprotami, bet tajā pašā laikā mēs nevaram paļauties uz to, ka viens cilvēks varēs atrisināt visas mūsu problēmas, un tas nebūs ne psihiatrs, ne ģimenes ārsts viens pats dažreiz, ne psihologs viens pats, ka tur dzīves laikā būs nepieciešama tā sadarbība starp dažādiem cilvēkiem. Jā, man liekas, tik forši, ka tu aktualizē par to, ka, ja es nāku kā pacients, ka man ir jājūtas droši gan ar ģimenes ārstu, un arī ar psihiatru, un arī ar psihologu. Un tad es izmantošu šo mirkli, pieminēt, ka ar tiem speciālistiem ir jājūtas droši neatkarīgi, kas tas ir par ārstu, un ka ir absolūti ok mainīt gan ģimenes ārstu, gan psihiatru, gan psihologu. Ja tev ir tā sajūta, ka ja tu nevari aiziet pie tā speciālista un tiešām būt tāds atklāts par to, kā tu jūties, ka tas varētu būt tāds sarkanais karoks tam, ka hei, varbūt ir jāapskatās cits speciālists, jo es esmu arī diezgan dzirdējis arī no saviem klientiem un cilvēkiem apkārt, ka tur ir arī tā kauna sajūta, ja es esmu sākus nākt pie psihiatra, kā es tagad mainīšu un iešu kaut kur citur, vai kā es tagad tieši prasīt vēl kādu citu viedokli. Patiesībā tas ir pilnīgi absolūti ok. Jā, ir pilnīgi ok prasīt citu viedokli, nomainīt speciālistu, un pēc tam atnākt atpakaļ pie iepriekšējā speciālista, jo tomēr izrādās, ka ar to pirmo bija laba sadarbība. Es saviem pacientiem vienmēr izmantoju piemēru, ka man ir kolēģis, kurš savu mācību ietveros apmeklēja 11 vai 12 psihoterapeitus, kamēr viņš atrada to, ar kuru viņš varēs savākt pietiekamo stundu skaitu, lai pabeigtu mācības. Un es atceros, kā viņš stāstīja, ka viņam bija saraksts ar speciālistiem, kas ir tajās to kārtā, kurus viņš drīkst apmeklēt, lai tas būtu noderīgi mācībām, un ka viņš esot vienkārši gājis uz vizīti, un tik līdz viņam kaut kas nepatika, viņš svītrojas ārā. Tā kā vienam viņam nepatika, kādas grāmatas stāv kabinetā, otram viņam nepatika, ka speciālists nokavēja 10 minūtes. Tā kā viņam bija ļoti specifiski kritēriji, lai atrastu to cilvēku, ar ko viņš vēlas pavadīt salīdzinoši daudz laika kopā. Un tas ir ok, meklēt un atrast to cilvēku, ar kuru tiešām ir tā sajūta, ka viņam var uzticēties, ka viņam var pastāstīt par savām problēmām, ka viņa ieteikumiem ir lielāka iespējamība sekot līdzi. Tas viss ir ļoti nozīmīgi. Vienīgais, laikam, ko gan es neieteiktu, būtu paralēli apmeklēt vai vienlaicīgi visus iespējamos speciālistus. Vienu un to pašu nozares speciālistu. Piemēram, tā kā paralēli iet pie 2 vai 3 psihiatriem, kuri katrs sniedz savas rekomendācijas, nebūtu korekti. Tāpatās kā paralēli iet pie 2 psihologiem, kas strādā ar vienām un tām pašām problēmām, arī īsti nebūtu atbilstoši. Man ir gadījušās situācijas, kad cilvēki iet paralēli arī pie cita psihiatra, un tas, ko es viņiem parasti saku vizīšu laikā, ka viņiem tomēr ir jāizvēlas. Ka viņi var izvēlēties mani, viņi var izvēlēties otru speciālistu, bet ka pie mums abiem vienlaicīgi nebūs produktīvi iet, jo es nevaru savus ieteikumus pilnvērtīgi ieteikt, ja es zinu, ka cilvēkam pirms 4 dienām cits ārsts ir ieteicis kaut ko citu, un vēl nav bijusi iespēja pārbaudīt, vai tā cita lieta ir vai nav efektīva. Līdz ar to mēs tā kā vēl nemainītu stratēģiju, un tam otram speciālistam arī nav tā kā īsti visticamāk komfortabli kaut ko mainīt, ja es tikos un veikusi kaut kādas korekcijas. Tāpēc, ja tas ir vienas nozares speciālists, tad ir ok mainīt, bet varbūt neuzturēt vienlaicīgi attiecības. Jā, jo tās ir attiecības, vai ne, ko mēs veidojam ar tiem ārstiem.
Jā, un slēdz, jā, pat ir viegli apjukt visā šajā psihologs, psihiatrs un tam līdzīgi. Bet kā tev šķiet, ja mums, un es zinu, šis ir tāds triki jautājums, vai ne, grūti atbildēt, bet kur ir tie mirkļi vai tie sarkanie karogi, ok, man ir jāiet pie psihiatra, kur tiešām man nav iespēja gaidīt, un nezinu, psihologu vai tam līdzīgi. Mēs zinām arī slimnīcas dienas stacionāri un tā tālāk, bet kurā brīdī es kā cilvēks varu saprast, ka tiešām šis ir tas psihiatra gadījums, jo te, ka tu minēji, kas ir tas, ko tu dari, tā foršā lieta, jā, kas var iet pie psihiatra, man nav obligāti jābūt kaut kādai diagnozei, lai es iet, kas, man liekas, arī drusku tā varētu jau būt no mītu sadaļas, ka es eju pie psihiatra, jābūt kaut kam riktīgi slikti. Jā, kā piemēram man nāk prātā, ok, ja man ir tur pašnāvības domas vai ja es redzu, dzirdu halucinācijas vai balsis, visticamāk šis ir tas mirklis, kad man ir jāsāk rīkoties. Kādi būtu vēl tādi tie sarkanie karogi, kad ir skaidrs, ok, nav ko gaidīt, ir tiešām jāņem un jāpierakstās, un tas ir jādara tieši pie psihiatra, nevis pie kāda cita speciālista? Es pilnībā piekritīšu tam, ka nav jāgaida pilnīga bedra. grieztos pie psihiatra. Ir ok arī tad, ja tie simptomi ir, ko mēs par vieglākiem, no ārsta skatu punktu, lai gan cilvēkam pašam tie var arī nemaz nešķist. Jā, miega traucējumi vai ne? Cik ir viegli, ja mēs neesam izgulējušies. Miega traucējumi ir labs piemērs. Es teiktu, ka gana labs indikators tiešām ir tās grūtības. Ja es vairs nevaru ikdienā veikt to, ko es parasti varēju izdarīt, bet tagad tas prasa 10 reižu lielāku piepūli, vai es vienkārši nevaru vairs izdarīt tās aktivitātes, kas man agrāk sagādāja prieku, vai kuras sanāca salīdzinoši viegli, vai kuras es izdarīju bez tādām intensīvām pūlēm, vai kur man vajadzēja pielikt pūles, bet tas tāpatās bija sasniedzami. Ja tie mērķi netiek vairāk realizēti un tās grūtības ir, tad var mierīgi sākt arī ar psihiatru. Psihiatrs izvērtēs to situāciju, un ja psihiatram liksies, ka šim konkrētajam cilvēkam ir labāk piemērots kāds cits speciālists, tad psihiatrs to arī teiks. Tas nebūs tā, ka tikai tāpēc, ka cilvēks ir atnācis uz psihiatra kabinetu, ka viņam, automātiski tiks nozīmēti medikamenti, vai ka viņam automātiski tiks piedāvāta ārstēšanās slimnīcā. Tas nav tas, kā ikdienā mēs strādājam, tā noteikti nav tā ekspektācija, kurai tur vajadzētu būt. Bet tevis pieminētie tādi izteikti smagie simptomi, kā piemēram halucinācijas, pašnāvības domas, dažādas realitātes uztveres izmaiņas, kā tādas, ka cilvēkam pēkšņi izmainās domas, ka viņam parādās domas, kas viņam agrāk nav bijušas raksturīgas. Sajūta, ka varbūt kāds grib man nodarīt ļaunu, un pirms tam tā nav bijis, un jautā tā nekas to neliecina. Vai biežas un intensīvas panikas lēkmes, miega traucējumi arī ir gan labs iemesls, lai grieztos pie psihiatra, jo, ja cilvēks nevar gulēt, tad viņam parādīsies arī virkne dažādu citu simptomu un grūtību, jo miegs mums vienkārši ir vitāli nepieciešams. Bet jā, tās grūtības ir tāds labs indikators, kas pateiks, kad ir jāgriežas vispār pie kāda speciālista. Līdzīgi, ja mums sāk sāpēt vēders, un ja viņš sāp nedaudz un ļoti īslaicīgi, tad lielākoties mēs ar to neko nedaram. Bet, ja vēders sāp visu dienu un pievienojas vēl dažādi citi nepatīkami simptomi klāt, tad mēs pārsvarā diezgan ātri meklējam to palīdzību pie kāda no ārstiem, lielākoties sākot ar ģimenes ārstu, un tad būtu arī ar gastroenterologu. Tur psihiskās veselības grūtībām ir līdzīgi. Cilvēki lielākoties nemeklēs palīdzību pie ārsta, tad, ja viņi vienu dienu ir nedaudz vairāk noskumuši, vai ja viņi satraucas pirms nozīmīgas prezentācijas, bet tas satraukums nav kaut kas tāds, kas notiek ikdienā. Bet, ja, piemēram, nomāktība ir lielu daļu dienas
ilgāku laika periodu, vairākas nedēļas, tad tas būtu iemesls griezties pie ārsta. Un par to pašu satraukumu, ja tas nav tikai pirms prezentācijas, bet atkal lielu daļu dienas, biežās situācijās, tādās situācijās, kuras mēs uzskatītu, jā, tas ir kaut kas tāds, kas cilvēkam ir nepieciešams ikdienā, lai viņš varētu eksistēt un sasniegt savus mērķus un darīt lietas, bet tas stress, satraukums, trauksme traucē to visu darīt, tad arī tā būtu tā indikācija, kad ir jāgriežas pie ārsta, lai meklētu tālāk palīdzību. Jā, kāds sākumā minēja par tām ciešanām, ka ja tādas vēdersāpes ir vieglāk, pēc medikamenta sāp, un tās ciešanas arī ir tādas emocionālās, ka tad tiešām tās emocijas sāp, tad tiešām ir grūtības, tad tiešām varbūt nav jācieš un ir jārīkojas pirms, tā kā es vairs nespēju izkāpt no gultas. Jā, par ciešanām balvu nedod. Nav tāds pirmā vieta par lielāko cietēju ciemā. Tas nav kaut kas tāds, par ko varēs lepoties. Jā, un tu pieminēji jau drusku arī par medikamentiem. Kuros brīžos ir nepieciešami medikamenti, kuros brīžos psihiatrs izlēma, ka tas ir medikamentu gadījums vai nav. Ja kāds, kurš klausās, viņam liekas, nē, bet es negribu lietot medikamentus. Pie psihiatri iet tikai tad, ja aizēju pie psihiatra, tad medikamenti jālieto arī viens no tādiem mītiem, vai ne? Jā. Es domāju, ka to varbūt ir vienkāršāk saprast, ja mēs paņemam kaut kādu traucējumu, kā piemēram to pašu depresiju. Depresijas epizodes vai depresija arī var būt dažāda. Viņa var būt ar dažādu intensitāti, ar dažādu ilgumu, ar dažādu simptomu skaitu. Un ja mēs skatāmies, ka tie simptomi ir mazāku un ar mazāku intensitāti, ko mēs, piemēram, raksturotu kā vieglu depresiju, tad vieglas depresijas gadījumā mēs zinām, ka var palīdzēt dzīves stila maiņa, mēs zinām, ka var palīdzēt psihoterapija, un mēs zinām, ka daļai cilvēku var palīdzēt arī medikamentozu terapija. Bet vai tas automātiski nozīmē, ka katram cilvēkam, kuram ir viegla depresija, mēs uzreiz nozīmētu medikamentus? Protams, ka nē. Mēs varam skatīties uz to, kāda cilvēkam pašam ir preference, ko viņš tā kā labprātāk izvēlētos, kas viņam ir sasniedzami, ko viņš var izdarīt tajā brīdī, un tad pielāgot to iejaukšanos tieši tā konkrētā cilvēka vajadzībām. Jo vienam cilvēkam var būt ļoti viegli nostrādās tas, ka viņš var pamainīt savu darbu struktūru, pievienot fiziskas aktivitātes, nedaudz sakārtot ēšanas režīmu, un tie depresijas simptomi samazināsies. Kādam citam varbūt labvēlīgāk būs psihologa konsultācijas vai psihoterapija, un kādam var būt arī ļoti liela pretestība pret psihoterapiju kā tādu, vai dzīvesveida izmaiņas var šķist nesasniedzamas tajā konkrētajā brīdī, un tad arī medikamentu izvēle var būt pilnīgi atbilstoša. Tad, kad tie simptomi jau paliek izteiktāki, kad viņu ir vairāk, kad viņi aizņem vairāk cilvēka dzīves, gan tās laika. Ciešanas ir tādas. Jā, kad tās ciešanas jau paliek lielākas, tad tur mēs pārsvarā skatāmies, ka var būt dažādu lietu kombinācija būs efektīvāka nekā izvēlēties tikai vienu variantu. Un tad tur mēs skatāmies, ka varbūt tā ir intensīvāka psihoterapija kopā ar kaut kādām dzīvesveida izmaiņām, vai tā ir psihoterapija un medikamenti, vai tie ir medikamenti un dzīvesveida izmaiņas, vai tā ir vēl kāda metode, kas ir tā saucamā medikamentozā ārstēšana, jo, piemēram, tās pašas depresijas gadījumā mēs zinām, ka var palīdzēt arī transkraniālās magnētiskās stimulācijas un elektriskās stimulācijas, un mums parādās arvien vairāk metožu pasaulē šobrīd. Tagad raksta Google, kas tas ir. Ko var izmantot, ir opcijas. Piemēram, tas, kas mums ir pēdējos gados arī Latvijā pieejams, ir tāda
ārstēšanas metode, ko sauc par transkraniālo magnētisko stimulāciju, ko, kā jau pēc vārda var uztvert, nozīmē, ka cilvēkam uz konkrētām smadzeņu daļām tiek raidīti magnētiskie viļņi, kas var uzlabot depresijas vai trauksmes simptomus. Un šobrīd Latvijā tā ir gan metode, kas ir pieejama par valsts apmaksātiem līdzekļiem, gan par maksu. Tāpēc tā arī ir opcija, kas būtu, piemēram, ne ar medikamentiem saistīta. Tad, savukārt, kad tie simptomi jau paliek pavisam smagi, tā kā to, ko mēs sauktu par smagu depresiju, kad atkal ir palielinājusies intensitāte, ir palielinājies simptomu skaits, ir palielinājies biežums, kad cilvēkam ir jau pavisam grūti funkcionēt. Un šie, piemēram, būtu tie pacienti, kuriem ir grūti veikt pašaprūpi ikdienā. Grūti izmazgāt matus, jā, grūti izmazgāt matus, paēst, kuriem ir grūti piecelties no gultas, kuriem varbūt grūti aiziet iztīrīt zobus no rīta. Kad tas var prasīt ļoti lielas pūles, tad ieteikt cilvēkam, kurš nevar piecelties no gultas, iet sportot, ir absurdi. Tas nav kaut kas tāds, ko tā kā loģiski domājošā pasaulē mēs vispār ieteiktu cilvēkam ar smagiem traucējumiem tajā brīdī, kad viņiem ir tas smagākais posms. Jā, fiziskas aktivitātes palīdz depresijas gadījumā. Mēs to zinām, tas ir skaidrs. Mēs visi zinām, veselīgs uzturs, sports. Tas ir ieteicams, bet, ja cilvēks nespēja piecelties no gultas, tad viņam nebūs sasniedzams šīs fiziskās aktivitātes, un tāpēc to smago traucējumu gadījumā lielākoties tā medikamentozā ārstēšanās ir nepieciešama. Un viņa ir nepieciešama nevis tāpēc, ka viņa būtu vienīgā, kas ir efektīva, bet tāpēc, ka viņai ir nepieciešams tam cilvēkam iedot vismaz kaut kādus resursus, lai viņš varētu darīt arī tās pārējās lietas, kas viņam palīdzēs. Jo atkal, ja cilvēks nevar piecelties no gultas, viņš nevar atnākt arī pie psihologa. Viņš nevarēs iesaistīties, mākslas terapijā, viņš nevarēs pagatavot sev ēst, tā, lai varētu ēst veselīgāk. Tad tie medikamenti var būt tāds ļoti labs atspēriena punkts, lai to pašsajūtu uzlabotu līdz tādam līmenim, ka cilvēks var darīt arī kaut kādas citas lietas, kas viņam palīdzēs. Un tāpēc smagu traucējumu gadījumā lielākoties arī medikamentozā ārstēšana vai kāda cita metode, kas ir ar jau intensīvāku iejaukšanos, būs tas, ar ko mēs sāksim. Un tas nav tāpēc, kā jau es minēju, ka mēs domājam, ka tās ir vienīgās efektīvās metodes, kas palīdzēs pilnīgi visiem cilvēkiem. Nē, absolūti nē. Bet, ja stāvoklis ir smags, tad mums ir nepieciešama intensīvāka ārstēšana, lai viņu uzlabotu. Jā, un es varu padalīties, kāds ir no manis kā psihologa vai terapijas speciālista skatu punktu, jo tiešām, man liekas, reizēm ir tie brīži, kad var izdarīt kaut ko, ko tu kā psihologs vai terapeits vari, bet mums vēl nav pagaidām tie vienreģu putekļi un tās maģiskās brīnuma nūjiņas, un tad ir kaut kādi brīži, kad tu dari, un tu saproti, ka tur ir kaut kāds arī tas bioloģiskais process, kur tu vari iedot visu tam cilvēkam, zīmēt visus saburtos lokus, viņš varbūt pat tiešām iet un dara un sporto cenšas un liek, tā kā runājot, bet paši depresija, tu liekas, tu dari visu, un tas nestrādā. Jā. Un tad reizēm ir tā sajūta, ka tie cilvēki ir, ka tu esi tajā lielajā, melnajā, bangojošajā jūrā, psihologs un citi ir krastā, un tad tie medikamenti var būt tas glābšanas riņķis, kas iedod to atbalstu vispār tikt līdz tam, lai tev tā terapija strādātu. Jo, kāds saka, ka, ja es nespēju skāpt no gultas, tā kā es taču nespēju aiziet vispār līdz tam speciālistam. Jā. Tāpēc mans skatu punkts ir, ka medikamenti noteikti nav, kā jau minēju, vienīgā brīnumzāle, kas atrisinās visas problēmas. Tas būtu ļoti pārvērtējot to, ko medikamenti var izdarīt, bet tajā pašā laikā ir situācijas, kur medikamenti sniedz to atbalstu, ko citas metodes nevar nodrošināt. Un
pilnīgi visiem psihiskiem traucējumiem ir šī bioloģiskā puse, un mēs varam šo bioloģisko pusi ietekmēt ar dažādām lietām, un medikamenti ir viena no tām lietām, kas var būt ļoti efektīva. Un viņi ir efektīvi tāpēc, ka tur ir notikušas kaut kādas izmaiņas cilvēkam. Ja mēs iedodam, kaut vai tos pašus antidepresantus cilvēkam, kuram nav absolūti nekādu traucējumu, tad tas, ko mēs redzam, ir, ka šis cilvēks vienkārši sajūt blakus no medikamentiem. Viņam nav tā, ka viņš jūtas tagad par 50% labāk nekā ir viņa normas variants. Tas nav tas, ko lielākā daļa psihiatrijā pielietoto medikamentu var izdarīt. Viņi ir paredzēti gadījumiem, kad cilvēkam tiešām ir attīstījies kaut kāds traucējums. Viņi darbojas uz bioloģiskiem mehānismiem, kuri tiešām ir ietekmēti tad, kad cilvēkam ir visi šie nepatīkamie simptomi. Un tas, ko tas medikaments cenšas izdarīt, ko mēs cenšamies ar viņiem panākt, ir atgriezt cilvēkam to stāvokli, cik vien iespējams, kad viņam nebija traucējuma, kad viņam nebija saslimšanas. Tāpēc daudzi cilvēki apraksta, ka viņi uzsāk lietot terapiju, un viņi vienkārši jūtas normāli. Viņi jūtas tā, kā viņi jutās agrāk, kas ir nedaudz iemidzinoši, tā teikt, dažreiz, jo ir maza cilvēku grupa, kuriem tur ļoti ātri liekas, ka viņiem terapija vairāk nav nepieciešama, jo viņi jūtas tāpatās, kā viņi jutās agrāk. Bet katrai terapijai ir, protams, arī noteikts ilgums, kuru mēs parasti rekomendējam viņu lietot. Kad nav tā, ka jūs atnāk pie psihiatra, man zāles visu mūžu būs jālieto. Es ticu, ka notiek atsevišķas diagnozes vai ne, kur tiešām bez medikamentu ir pirmais, un tur neko nevar izdarīt. Nezinu, psihozes tieši pieminētā šizofrēnija kaut kādā smagākā formā, kur vienkārši nav varbūt varianti vai citu veidu traucējumi, kur varbūt ir jālieto arī ilgstoši. Bet par kaut kādām vieglākām lietām, varbūt nevieglākām ziņā, tādā ziņā, tas būtu vieglāk panesam, bet kā tu minēji par depresiju, tas nenozīmē, ka es aizēju pie psihiatra, un tagad man līdz pat 99 gadu vecumam, būs obligāti jālieto medikamenti. Jā, jo tie medikamentu lietošanas ilgumi ir individuāli. Katrai situācijai mēs varam aptuveni censties paredzēt, cik ilgs tad būs tas ārstēšanas ilgums. Un mēs neviens nezinām, kā dzīve konkrētajam cilvēkam izskatīsies pēc 5, 10, 20 gadiem. Tāpēc pieņemt, ka tad, kad cilvēks pirmo reizi ierodas pie psihiatra ar kaut kādām psihiskās veselības grūtībām, ka ja viņam tiek nozīmēti medikamenti, ka tie tagad būs jālieto līdz mūža galam, ir arī neatbilstoši realitātei. Jo cilvēki ir ļoti dažādi, psihiskās saslimšanas arī ir ļoti dažādas, un tiešām ir tā salīdzinoši nelielā cilvēku grupa, kuriem tiešām kaut kāda veida ārstēšanās būs nepieciešama visu mūžu garumā, bet ir daudz lielāka cilvēku grupa, kas piedzīvo epizodiskas grūtības dzīves laikā. Ja mēs runājam par statistiku, tad psihiskos traucējumus piedzīvo apmēram puse cilvēku dzīves laikā, ja mēs skatāmies visas dzīves garumā. Un vai puse no sabiedrības saņem ārstēšanu līdz mūža galam? Protams, ka nē. Tāpēc, ka tas atkal nav tas, kas realitātē notiek. Tāpēc pielāgojamies vienmēr konkrētajai situācijai, konkrētajam cilvēkam, kas tieši viņam ir nepieciešams, cik smagi viņa simptomi ir. Un tāpēc arī automātiski pieņem, ka tas, kas derēja vienam cilvēkam, derēs arī nākamajam vai blakus stāvētājam, arī nebūs tas, ko mēs redzam realitātē. Tāpēc dažādiem cilvēkiem strādā dažādas pieejas. Jā, es klausos tevī, man vienmēr liekas, ka psihiatrija ir drusku tāda alķīmiķi, ka tas ir tieši tik individuāli. Tā kā vienam strādā viena medikamenti, otram citi, vienam varbūt vispār nevajag, un ka tev kā tādam ārstam ir jāatrod tas īstais kombo priekš tā konkrētā cilvēka. Jā. Man liekas, psihiatra darbu ļoti apgrūtina tas, ka mums joprojām nav labu
metožu, kā mēs tiešām varam ielīst cilvēkam galvā un pateikt to precīzo cēloni, kāpēc tieši šim cilvēkam ir parādījušies tieši šie konkrētie simptomi un šīs grūtības tieši tagad. Mums nav tādas analīzes, kuru mēs varētu uztaisīt un pateikt, kāpēc tā ir noticis. Tāpēc psihiatra darbu ļoti bieži pavada tāda liela nenoteiktība, ka mums ir jāstrādā ar lietām, kuras mēs nevienmēr varam līdz galam precīzi zināt, kuras mēs nevienmēr varam līdz galam precīzi pārbaudīt, bet tas nenozīmē to, ka mēs būtu pilnībā ierobežot un nevarētu saprast, kas notiek. Un ka mēs nevarētu piemeklēt tās lietas, kas cilvēkam tiešām palīdzēs, jo tomēr tā pieredzes un zināšanu bāze un informācija, kas ir pieejama mums šobrīd ikdienā kā ārstiem, kā speciālistiem, kā zinātniekiem, tas, ko mēs jau zinām par smadzenēm, par to, kā strādā medikamenti, par to, kādi varētu būt tie iemesli, kāpēc psihiskie traucējumi attīstās gan no ģenētikas puses, gan no dažādu bioloģisku pārmaiņu puses ikdienā, gan no vides faktoriem, gan no sociālajiem faktoriem, no tām pašām attiecībām ar citiem cilvēkiem, no stresa, no dažādām personības īpatnībām, no audzināšanas. Psihisko traucējumu būtība lielākoties nav viens cēlonis, kas ir izdarījis savu bojājumu, un tāpēc cilvēks ir saslimis kaut kad dzīvē. Nē, tā ir ļoti daudz un dažādu faktoru kombinācija. Un, lai gan mums nebūs tāda viena analīze, kas pateiks, ka šis faktors ir tas, kurš ir nozīmīgs un kurš ir tas cēlonis, jo tāda vienkārši nav. Nav tāda viena cēloņa, tā vienmēr ir dažādu faktoru kombinācija un mijiedarbība. Un tāpēc arī tās palīdzības metodes, kas strādā, lielākoties ir tās, kur tiek kombinētas dažādas lietas kopā. Jo kaut vai tie paši medikamenti, viņi pārsvarā iedarbosies uz bioloģiskajiem mehānismiem, kas ir traucējumi vai saslimšana būtībā, bet mēs nevaram ar medikamentiem ietekmēt attiecības. Mēs nevaram ar medikamentiem ietekmēt cilvēku personību. Mēs nevaram ar medikamentiem sakārtot attiecības ar mammu. Mēs nevaram izmainīt cilvēka būtību. Ne tā, kurš lieto medikamentus, ne kāda cita, kas viņam stāv blakus. Tur būs jāpielieto citas metodes. Tāpat tās medikamenti neveicinās to, ka cilvēks pēkšņi gribēs fiziskas aktivitātes veikt, ja viņš agrāk nav to gribējis darīt. Man ļoti patīk, es atceros no rezidentūras laikiem, kā viens no maniem vadītājiem pacientam stāstīja joku. Un tā joka būtība bija tāda, ka pacients ir salauzis roku, un viņš dodas pie ķirurga, un viņš prasa ķirurgam: doktor, vai es varēšu spēlēt violi? Un ķirurgs viņam saka: jā, protams, jūs varēsiet pēc operācijas spēlēt violi. Un tad pacients tā: dīvaini, es nekad iepriekš neesmu varējis spēlēt violi. Ar to psihiatrisko ārstēšanu un medikamentiem ir līdzīgi. Mēs neizmainām cilvēku būtību, mēs neizmainām viņa personību. Līdz ar to ārstēšanu mēs cenšamies viņam atgriezt to funkcionēšanu, kas ir viņam bijusi agrāk, bet mēs nepadarīsim introvertu cilvēku par ekstravertu. Mēs nepadarīsim cilvēku, kuram labāk patīk lasīt grāmatas, par atlētu, kurš tagad piedalīsies Olimpiskajās spēlēs. Tie nebūs tādi realistiski ārstēšanas mērķi. Bet mēs varam cilvēkam dot resursus, lai viņš labāk sasniegtu tos mērķus, kas viņam dzīvē ir. Jā, tas ir par tiem resursiem, ka neviens medikaments, par laimi vai diemžēl, neizmainīs to mūsu personību. Un tajā pašā laikā man šķiet, ka mēs gan daudz arī baidamies no medikamentiem, no tā, kā tu pieminēji, man liekas, antidepresanti ir tas populārākais, no kā ir bail, no tām blaknēm, ka man ir bail uzsākt lietot. Jo
es palikšu atkarīgs. Vai, man liekas, ļoti bieži ir dzirdams, ka es pieņemšos svarā, kurus nevarēšu pazaudēt, vai ka tad es palikšu tik ļoti tādā miglā, ka es neko nejutīšu, un tāpēc man negribas to psihiatru, jo jā, ir diezgan daudz tādas bailes par medikamentiem. Vai tu vari varbūt drusku pastāstīt par šo aspektu, par tām blaknēm, un jā, tā kā, kas ir ar visu šo? Tā kā tik daudz apkārt ir šī piemēri par tām blaknēm, un jā, kā tu kā psihiatris šo? Katram medikamentam ir savas blaknes. Tā kā mums nav tādu medikamentu medicīnā vispār, kuriem nebūtu blaknes, jeb tā saucamie nevēlamie efekti. Tā kā gan blaknes, gan rezultāts ir medikamenta efekts. Vienkārši dažus efektus mēs gribam, un dažus mēs uzskatām par defektiem. Tas nav tas, ko mēs gribējām sasniegt, bet tas ir vienkārši tas veids, kā dažādas vielas darbojas organismā. Un ar tām blaknēm ir tā, ka jā, arī psihiatrijā lietotajiem medikamentiem blaknes ir. Un tieši tāpatās kā citiem medikamentiem kopumā, viņu var būt diezgan daudz, bet tas, vai konkrētajam cilvēkam viņas izpaužas vai nē, ir jau pilnīgi cits jautājums. Jo teorētiski medikamentam blakņu sarakstā var būt 40 lietas ierakstītas, un cilvēks no tām piedzīvo tieši 0. Tā arī var gadīties, kad uz konkrēto medikamentu cilvēkam parādās tikai pozitīvais efekts un nav neviena blakne. Var gadīties tā, ka viņam parādās dažas blaknes, bet tas pozitīvais efekts ir tāds, kas pilnībā atsver to, ka tur ir parādījies kāds negatīvs efekts. Piemēram, ļoti daudziem psihiatrijā pielietotajiem medikamentiem ir blakne, ka viņi var sausināt muti. Cilvēkam paliek sausāka mute, ko lielākoties var atrisināt ar to, ka tiek uzņemts vairāk šķidruma, vai mums ir jāpievērš lielāka uzmanība zobu veselībai, bet sausa mute pret vidēji smagiem depresijas simptomiem lielākoties cilvēkiem. Tomēr tas, ka viņiem nav depresijas simptomu, atsver to, ka viņiem ir sausa mute, tāpēc tā nebūs blakne, kuras dēļ lielākā daļa cilvēku gribētu pārtraukt terapiju vai to mainīt, ja viņiem ir labs efekts. Un tajā pašā laikā cilvēkam var gadīties arī kāda blakne, kas viņam nav pieņemama vai kas viņam ļoti traucē ikdienas dzīvi. Un ar psihiatrijā lietotajiem medikamentiem tā labā ziņa ir tāda, ka lielākā daļa blakņu, kas ir tajā sarakstā, ir tādas, kas ir īslaicīgas, kas ir vai nu tikai uz medikamentu lietošanas laiku, vai pat ne uz visu medikamenta lietošanas laiku, bet tikai kaut kādu periodu, kamēr organisms pielāgojas. Un ja tā blakne ir tāda, kas ir pārējoša, tad mēs vienkārši varam pagaidīt, kamēr viņa pāriet. Ja tā blakne ir tāda, kas ir traucējoša, un mēs zinām, ka viņa visticamāk būs uz visu medikamentu lietošanas laiku, tad tas ir kaut kas tāds, par ko cilvēkam vajadzētu informēt savu ārstu, ka vispār viņa ir atskatījusies, ka viņa viņu neapmierina, un tad ir iespējams meklēt citus terapijas veidus, vienkārši skatīties uz citām opcijām, uz citiem medikamentiem, kuriem varbūt nav raksturīgas tieši tādas blaknes, kā cilvēkam traucē, vai ko viņš ārkārtīgi negribētu, un to terapiju pielāgot atbilstoši cilvēku vajadzībām. Tāpēc arī saku, ka tā terapija var būt ļoti individuāla, un kas strādās vienam cilvēkam, nestrādās otram. Un man ir pat vienas dienas laikā sanācis ar pacientiem tā, ka no rīta ir pacients, kuram konkrētais medikaments, kas viņam ir izrakstīts, strādā perfekti, ideāli, nav nevienas blaknes, un viņš uzskata, ka tas ir labākais, ko viņš jebkurā mūžā ir lietojis. Vislabākais pasaulē. Vislabākais pasaulē, un pēc 2 stundām man ir cits pacients, kurš lieto to pašu medikamentu, kuram ir visas iespējamās blaknes. Kurš šis ir vissliktākais medikaments? Vissliktākais, es to nekad negribu lietot, ko jūs vispār izrakstījāt, kāpēc šādi medikamenti eksistē. Un tas ir pilnībā saprotami, jo arī rezultāti ar medikamentiem cilvēkiem var ļoti atšķirties. Var atšķirties tas, vai viņiem parādās blakne vai nē.
Ja pēkšņi medikamentam tiešām parādās kāda blakne, kas cilvēku ļoti neapmierina, mēs varam to terapiju mainīt, mēs varam izvērtēt konkrēto situāciju, vai tie ieguvumi atsver kaut kādas blaknes vai nepatīkamus simptomus, kas ir parādījušies, kas nebija pirms tam. Jo, tā kā nevienas zāles nav perfektas, nevieni medikamenti nenodrošinās 100% rezultātu visiem cilvēkiem, bet tās ārstēšanas metodes jau eksistē, tāpēc, ka, ja mēs viņas pielietojam, tad mēs domājam, ka tas risks nedarot neko un neārstējot cilvēku. Mēs liekam uz tiem svāra klasiem. Ja es lietoju medikamentus, ir lielāka iespējamība, ka man paliks labāk nekā tad, ja es to nedaru vispār. Un mēs vienmēr vērtējam šos riskus pret ieguvumiem. Mēs nevērtējam cilvēku, kas ir pilnīgi vesels un kuram nav jālieto medikamenti, pret cilvēku, kuram ir kaut kāds traucējums un kuram ir nepieciešama ārstēšana. Jo, kā jau minēju iepriekš, ja mēs iedodam ārstēšanu cilvēkam, kuram viņa nav vajadzīga, viņš visticamāk piedzīvos tikai blaknes un nekādu pozitīvu efektu. Bet mēs jau ārstēšanu lietojam tajos gadījumos, kur ir ko ārstēt, kur cilvēkam ir šīs ciešanas, grūtības, simptomi, saslimšana, traucējums, kuru mēs gribam uzlabot, jo mēs gribam uzlabot cilvēkam dzīves kvalitāti. Mēs gribam, lai tā dzīve ir pilnvērtīga, lai viņš var darīt tās lietas, ko viņš vēlas, lai viņš var dzīvot ar mazāk traucējošiem simptomiem un mazāku ciešanu līmeni. Jo, kā minēju, ciešana nav balva, tas nav kaut kas tāds, kas cilvēku dzīvi uzlabotu lielākajā daļā situāciju. Ciešanām nav jāsadzīvo. Man šķiet, tas arī ir tāds kaut kas, kas mums nāk drusku no tādiem padomlaikiem, ka tev ir jācieš, un jo vairāk tu cieti, jo vairāk tordeņus vari par šo salikt. Tā kā ir ciešanas, no kurām mēs nevarēsim izvairīties dzīvē, kuras vienkārši notiks tikai tāpēc, ka mēs dzīvojam savu dzīvi un tāpēc, ka mēs esam cilvēki, un daļa ciešana tiešām ir cilvēka dzīves sastāvdaļa, un lielākā daļa cilvēku piedzīvos kaut kāda veida ciešanu savas dzīves laikā, bet samierināšanās ar saslimšanu tādā veidā, nevis ka mēs pieņemam kaut kādas grūtības un darām lietas, lai savu dzīvi tomēr turpinātu dzīvot pilnvērtīgi un kvalitatīvi, bet ka mēs darām to pretējo, ka mēs samierinamies un īsti nedarām neko, lai savu situāciju uzlabotu. Tas būtu varbūt tas, no kā vajadzētu izvairīties dzīves laikā, cik vien iespējams. Jā, vai ne? Un kā ar atkarību risku? Šis arī viens no tādiem mītiem, ka man izrakstīs medikamentus, es palikšu atkarīgs no medikamentiem. Psihiatrijā pilnīgi noteikti ir medikamenti, kas izraisa atkarību, bet mums ir arī tādi medikamenti, kas atkarību neizraisa. Un, ja mēs skatāmies uz psihisko traucējumu spektru, tad tās primārās ārstēšanas, ja pirmās izvēles ārstēšanas, kuras mēs izvēlamies traucējumu gadījumā, pārsvarā ir tās, kur nav šī atkarības riska. Ja mēs ņemam tos pašus antidepresantus kā piemēru, tad antidepresanti neizraisa atkarību. Tajā nozīmē, ko mēs arī saprotam, kas ir atkarība. Jo atkarība ir gan fiziska pierašana pie vielas, kas tiek uzņemta, gan arī psiholoģiska tieksme šo vielu lietot, tāda kā psiholoģiska šķietama vajadzība pēc šīs vielas uzņemšanas, tad antidepresanti vienkārši šiem kritērijiem neatbilst. Jo tad, kad cilvēks iedzer tableti ar antidepresantu, viņš jūt absolūti neko. Labākajā gadījumā un sliktākajā gadījumā viņš sajūt terapijas uzsākšanas blaknes, piemēram, sliktu dušu. Bet viņš nejūt eiforijas sajūtu, viņš nejūt tūlītēju uzlabojumu. Līdz ar to smadzenēm nav šīs iespējas izveidot saiknīti, ka medikaments nodrošina kaut ko pozitīvu. Un līdz ar to tāda psiholoģiska pierašana pie viņa vienkārši neizveidojas. Jo antidepresanti ir medikamentiem, kuriem efekts diemžēl parādās lēni, kur ir jāgaida vairākas nedēļas, lai mēs redzētu to pozitīvo uzlabojumu.
Bet tas, kas šim medikamentam gan ir raksturīgs, ir tas, ka organismam ir nepieciešams laiks, lai pielāgotos tam, ka šis medikaments atrodas organismā. Un arī pašās terapijas beigās būs nepieciešams laiks, lai atkal pielāgotos tam, ka šis medikaments organismā vairāk neatrodas. Tātad mums ir tāds adaptācijas periods sākumā un adaptācijas periods terapijas beigās, kamēr organisms, tā teikt, fizioloģiski pierod pie pārmaiņām, kas ir notikušas. Un daži cilvēki šo ļoti nekorekti interpretē kā atkarību. Jo, ja šis konkrētais medikaments, piemēram, antidepresānu grupas medikamenti, ja viņi ir lietoti ilgāku laika periodu, un ja cilvēks viņus vienkārši vienā dienā strauji pārstāja lietot, tad viņš var piedzīvot dažādas nepatīkamas blaknes vai simptomus, arī tādus, kas viņam nav bijuši iepriekš, taču tā nav atkarība no medikamenta. Tāpatās, kā ja cilvēkam ir bijusi saslimšana, viņš pārtrauc lietot medikamentu un viņam šī saslimšana atgriežas, tā arī nebūtu atkarība. Tā būtu vienkārši slimības atjaunošanās. Un līdz ar to šie atcelšanas simptomi, kas notiek tad, ja medikamenti tiek atcelti pārāk strauji, vai slimības atjaunošanās, kas notiek cilvēkiem, kuriem ir raksturīga saslimšana. Jo ir cilvēki, kas piedzīvo depresijas epizodi tikai vienreiz mūžā, un ir tādi, kuriem būs hroniski traucējumi, un kuri bez ārstēšanas piedzīvo šīs epizodes atkal un atkal. Un mēs nedomājam, ka tiem cilvēkiem, kas ir ar šiem hroniskajiem traucējumiem, kuriem ir nepieciešama kaut kāda terapija ilgtermiņā, ka viņi būtu atkarīgi tajā atkarības nozīmē, ko mēs saprotam kā atkarību no alkohola vai no narkotikām vielām. Līdzīgi kā mēs nesakām, ka mēs esam atkarīgi no gaisa vai no ūdens, vai ka diabēta pacients būtu atkarīgs no insulīna, vai ka pacients, kuram ir onkoloģiska saslimšana, būtu atkarīgs no ķīmijterapijas. Tas vienkārši nav tas, kā mēs formulējam šos gadījumus un situācijas, un tāpēc arī pacientus, kuriem medikamentos terapija psihiatrijā ir vajadzīga ilgtermiņā, mēs neteiktu, ka tas ir tāpēc, ka viņi būtu atkarīgi no medikamentiem, vai ka šis medikaments būtu izraisījis kaut kādu veidu atkarību, jo mēs jau viņu sākām lietot tikai tāpēc, ka tur bija saslimšana. Tajā pašā laikā mums psihiatrijā ir medikamenti, kas var izraisīt atkarību. Piemēram, mums ir benzodiazepīnu grupas medikamenti, kurus mēdz īslaicīgi izmantot to pašu atkarību ārstēšanai vai trauksmes traucējumu ārstēšanai vai ļoti īslaicīgi pie miega traucējumiem, bet tas uzsvars ir, ka viņi ir jālieto īslaicīgi. Jo pārsniedzot kaut kādu konkrētu laika periodu, organisms pierod fiziski pie šie medikamenta, un tad viņu noņemot nost, atkal var būt kaut kādi dažādi nepatīkami simptomi, bet tas, kas ir šiem medikamentiem raksturīgs, ir arī tas, ka viņi sniedz tūlītēju efektu. Tā kā cilvēks iedzerot šo medikamentu lielākoties jūt vai nu savu simptomu atvieglojumu uzreiz, vai dažos gadījumos arī kaut kādu tādu vai nu enerģijas uzlabojumu, vai miera sajūtu vai kaut ko citu, ko mēs varētu redzēt uzreiz un kas dažiem cilvēkiem varētu likties arī ļoti patīkami, tad šāda tipa medikamenti var izveidot gan psiholoģisku pierašanu, gan arī to fizisko atkarības pusi. Un tāpēc tas, no kā mums ļoti vajadzētu izvairīties, ir, ka mēs šos medikamentus lietojam bieži, vairāk nekā tas būtu noderīgi un ilgāku laiku, nekā tas būtu rekomendējams. Bet tāpēc arī šīs situācijas vienmēr ir jāapspriež ar ārstu, un ja ir kaut kādas bažas par to, ka tas konkrētais medikaments varētu izraisīt blaknes, vai izraisīt atkarību, vai izraisīt kaut kādu efektu, ko cilvēks negrib, tie visi ir jautājumi, ko droši var jautāt savam ārstam. Un par ko var runāt un par
ko, man liekas, es pavadu lielāko daļu savu vizīšu arī runājot par pacientiem, par to, kādi ir potenciālie ieguvumi un potenciālie riski katrai metodei, ko mēs izmantojam. Tāpēc tas, ko tu minēji arī sākumā, ka ir jājūtas droši ar savu speciālistu, lai šos visus jautājumus varētu uzdot un visu varētu pārunāt vizītes laikā. Un jāsaprot arī, ka pavisam lielākajā daļā gadījumu tas, kāda terapija tiks turpināta, kā viņa tiks lietota, ietver arī ļoti lielu daļu pacienta izvēles. Jo mēs nenozīmējam cilvēkiem medikamentus, kurus viņi kategoriski saka, ka viņi nelietos. Cilvēkiem joprojām ir brīvā griba. Jā, cilvēkiem joprojām ir brīvā griba izvēlēties to, kāda terapija viņiem ir pieņemama un kāda nav. Tā kā es strādāju kā ambulators psihiatrs, es nestāvēšu nevienam mājās blakus pie skapīša un neskatīšos, vai viņš dzer zāles vai nē. Tā kā, ja cilvēkam tā terapija ir nepieciešama, viņš uzskata, ka viņa ir nepieciešama, tad, un ja viņš vēlas viņu lietot, tad mēs arī to terapiju turpinam un lietojam. Ja man cilvēks nāk un saka, ka viņš kategoriski medikamentus nelietos, tad kamēr vien viņš neapdraud sevi, neapdraud kādu citu un var par sevi parūpēties, viņš var brīvi izvēlēties, kādu terapiju viņš pielieto, vai viņš vispār nāk pie ārsta, vai viņš seko rekomendācijām līdzi, kādām tieši rekomendācijām viņš seko un kā viņš to dara. Tas viss paliek viņa gan brīva izvēle, gan atbildība par to, kā tas process tiek realizēts. Un tikai tajā pavisam nelielajā daļā gadījumu, kad mēs redzam, ka cilvēks savu traucējumu dēļ apdraud kādu citu, apdraud sevi vai nevar pilnībā par sevi parūpēties, tad tās būtu tās situācijas, kur mēs piedāvātu un daļā gadījumā arī realizētu to ārstēšanu, arī tad, ja cilvēks tam nepiekrīt. Bet tas, cik bieži tas notiek, ir ārkārtīgi pārspīlēti. Jo tā ir tik maza daļa cilvēku, kas vispār jebkad saskarās ar kaut kādām veselības grūtībām, kā automātiski pieņemt, kā ja es aiziešu pie ārsta, tad man obligāti būs kaut kas jādara, ir pārspīlēti un nedaudz absurdi, jo tā nebūs lielākā daļa situācija. Jā, cik forši, ka tu šo pastāsti. Un man arī ienāca prātā, es esmu dzirdējis diezgan daudz apkārt, kur runāju, es aiziešu pie psihiatra, es būšu uzskaitē. Un varbūt pat man nebūs jālieto tie medikamenti, un varbūt pat man nav nekas tāds. Es vienkārši gribu aiziet aprunāties, bet tik līdz es aiziešu, es nedabūšu tiesības, nedabūšu mednieku apliecības, nevarēšu tikt armijā. Kā ar šo, vai došanās pie psihiatra automātiski nozīmē, ka es būšu kaut kādā uzskaitē kaut kur un es vairs nevarēšu? Tā kā ka manas iespējas vēlāk dzīvē tiks ierobežotas. Ir tā, ka uzskaitas neeksistē šobrīd vairāk. Nav tādas mapītes, ko tu atver. Nē, tas pilnīgi noteikti vairāk nav kaut kas tāds, kas ir aktuāli, jo ja mēs skatāmies kaut kādu laiku atpakaļ, mums Latvijā eksistē dažādu saslimšanu reģistri. Piemēram, mums ir reģistrs pacientiem ar retajām slimībām. Un līdzīgs reģistrs ļoti neefektīvi eksistē arī cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem. Bet tā problēma jau ļoti ilgu laiku ir bijusi tāda, ka šis reģistrs principā ir nefunkcionējošs. Jo viņā ļoti ilgu laiku datus ir sūtījusi tikai daļa iestāžu, nepilnvērtīgi. Un līdz ar to tas, ka cilvēkam ir kaut kādi psihiski traucējumi un viņš ir vērsies pie ārsta, automātiski nenozīmē, ka viņa dati ir pieejami arī šajā reģistrā. Un tas, ka viņa dati ir pieejami šajā reģistrā, automātiski nenozīmē, ka viņam joprojām ir kaut kādas grūtības, kuru dēļ viņam būtu bijis jāapmeklē ārsts. Jāsaprot arī, ka tad, ka šis reģistrs vienmēr ir bijis tikai kaut kas, kas eksistē statistikas nolūkos. Tas nav kaut kas tāds, kas ir bijis redzams visiem ārstiem vai cilvēkiem, kas vispār nav saistīti ar medicīnu. Arī šobrīd tajā reģistrā tos datus
E-veselībā var ieraudzīt cilvēks pats par sevi. Tātad, ja cilvēkam ir kaut kāda saslimšana, kura Latvijā statistikas nolūkos tiek apkopota, tad, ieejot savā e-veselībā, sadaļā par saviem datiem, pacientu reģistros, cilvēks var ieraudzīt, vai viņš atrodas kādā reģistrā vai nē. Un tās konkrētās specialitātes ārsts, kurš ārstē cilvēkus ar saslimšanu, kura tiek uzskaitīta statistikas nolūkos, arī var šajā reģistrā redzēt informāciju par saviem pacientiem, kas viņu apmeklē. Bet, piemēram, ģimenes ārstam nav pieeja šiem reģistriem. Man kā psihiatram ir pieeja psihisko saslimšanu reģistram, bet, piemēram, nav pieejas kādam citam. Līdz ar to tā informācija noteikti nekad nav bijusi pieejama Latvijā darba devējiem, citu specialitāšu ārstiem, radiniekiem un skolai, mācību iestādēm. Tāpēc tas noteikti nav kaut kas tāds, kas jebkad līdz šim ir bijusi problēma tajā ziņā, ka tikai tāpēc, ka cilvēks būtu atnācis pie psihiatra, un tikai tāpēc, ka kaut kādā brīdī par viņu statistikas nolūkos ir bijuši apkopoti dati, ka tas ietekmētu viņa tālākās iespējas dzīvē. Ja mēs skatāmies par tādām lietām kā autovadītāja apliecība, ieroču nēsāšanas atļauja, pilota tiesību iegūšana, pielaida valsts noslēpumam. Būšana armijā. Jā, tad tās ir tās vietas, kur ir situācijas, kad kaut kāda veida saslimšanu esamība vienkārši neļaus vai nu pildīt šos pienākumus droši, vai liks kaut kādus citus šķēršļus, lai varētu šos pienākumus vispār izpildīt. Nezinu, ja mēs ņemam piemēram to pašu autovadīšanu kā piemēru, ja cilvēkam ir raksturīga saslimšana, kuras laikā viņš var spontāni zaudēt samaņu, tad mēs nevēlamies, lai šāds cilvēks vadītu automašīnu vai lidmašīnu, kur ir nepieciešams, ka viņš atrodas pie samaņas šīs darbības laikā. Tas nebūtu tas ceļojums, kuru mēs gribētu doties ar lidmašīnu. Tas nebūtu tas, ko mēs vēlamies, un tāpēc šajos dažādajos gadījumos nevis obligāti kaut kāds diagnozes kods, vai tas, vai pacients ir vērsies pie ārsta vai nē, vai viņš saņem kaut kāda tipa ārstēšanu vai nē, ir tas noteicošais faktors, kas pateiks, vai viņš šo aktivitāti var darīt vai nē, bet gan tas, vai viņa kopējais veselības stāvoklis ir savienojams ar šīs aktivitātes veikšanu. Jo, piemēram, par autovadīšanu un psihiskām saslimšanām mums šobrīd likumā nav ierakstīta absolūti neviena psihisko traucējumu diagnoze, kas liektu cilvēkam vadīt auto. Bet tad, kad cilvēks iziet šo autovadītāju komisiju, veselības komisiju, tad tajā ietilpst arī psihiatrs, kuram ir jāizvērtē, vai pacienta veselības stāvoklis ir kaut kas tāds, ko var savienot ar autovadīšanu vai nē. Un tad, piemēram, cilvēkus, kuram ir viegla depresijas epizode, visticamāk mierīgi var vadīt auto. Cilvēkus, kuram ir smaga demence, auto vadīt nevarēs. Bet likumā nav ierakstīta diagnoze smaga demence un diagnoze depresija, ka tagad visi cilvēki ar depresiju varēs vadīt auto, bet visi cilvēki ar demencēm nevarēs. Nē, tas ir konkrētā speciālista uzdevums izvērtēt konkrēto cilvēku, vai viņš var vai nevar darīt to aktivitāti. Armijā arī, ja mēs skatāmies, viņiem arī ir dažādi noteikumi, kur mēs, piemēram, vēlamies, lai cilvēkam noteiktu laika periodu būtu stabils stāvoklis. Jo mēs zinām, ka piemēram, zemesardzes apmācības arī prasa ļoti lielu stresa līmeni.
kaut kādā mērā cilvēkiem, kas ir armijā, būs nepieciešama arī tāpat ieroču nēsāšanas atļauja, tad mēs vēlamies, lai tas cilvēku stāvoklis ir tāds, ko var savienot ar ieroču nēsāšanas atļauju vai ar augsta stresa apstākļiem, bet tā atkal lielākoties nebūs tāda 100% konkrēta diagnoze, kas stāsies cilvēkam ceļā, bet vairāk par to, vai veselība viņam vispār atklāja. Vairāk tāds individuāls novērtējums, kā tas ir tieši šim cilvēkam un vai tas ietekmē. Un jāsaprot arī, ka šie noteikumi un šīs visas veselības pārbaudes, viņas jau nav paredzētas, lai liktu cilvēkam kaut kādus šķēršļus dzīvē. Viņas ir paredzētas, lai mēs sabiedrībā varētu droši dzīvot. Jo mēs tāpatās kā mēs nevēlētos, lai cilvēks, kurš var zaudēt samaņu pie stūres, vadītu auto, tāpatās mēs negribētu, lai, piemēram, cilvēkam, kuram ir smagāk izteikti kognitīvi traucējumi, būtu ieroču nēsāšanas atļauja, jo mēs saprotam, ka tur ir kaut kāds bīstamības faktors. Un tāpēc šie visi noteikumi nav tāpēc, lai tagad apgāztu cilvēka dzīves mērķi vai viņam nodarītu kaut kāda veida kaitējumu. Nē, viņi ir tur, lai pasargātu cilvēku pašu, jo ir situācijas, kad konkrētas lietas cilvēkam vienkārši nebūs piemērotas, lai viņš viņus varētu darīt, un viņas ir tur, lai pasargātu arī sabiedrību no tā, ka tikai tāpēc, ka cilvēkam šķiet, ka viņam kaut kas pienākas un ka viņam būtu kaut kas jādara, ka mēs automātiski kā sabiedrība arī piekristu tam, ka mums ir jāizpilda katra cilvēka vēlmes un katra cilvēka mērķi neatkarīgi no tā, ko tas nodarītu apkārtēji. Jā, paldies, ka tu šo izskaidroji. Un, es gribētu ar tevi vēl un vēl runāt. Mēs varētu ilgi šeit pavadīt. Nezinu, kāds gribētu klausīties 6 stundu podcastu. Varbūt mums jāturpina saruna vēl kādā citā epizodē. Bet mīļš, paldies tev par visu šo. Un nobeigumā, kas ir tas, ko tu varētu teikt kādam cilvēkam, kurš šobrīd klausās, un ja viņš īsti nevar saprast, vai vajag iet meklēt kādu speciālistu vai nē, ka tur varbūt ir kaut kādas tās bailes vai mīti vai stereotipi aizspriedumi. Kas ir tas, ko tu teiktu šim cilvēkam? Es visticamāk teiktu, ka ja iepriekš izmēģinātās lietas, jo lielākoties cilvēks jau kaut ko ir izmēģinājis iepriekš, ja viņas nav bijušas efektīvas, tad varbūt ir jāpamēģina kaut kas cits, kas nav mēģināts līdz šim. Varbūt, ka tā ir vizīte pie psihologa vai pie psihoterapeita vai psihiatra, lai noskaidrotu, kādas ir tālākās opcijas. Jo darīt atkārtot lietas, kas iepriekš nav bijušas efektīvas, visticamāk nesniegs labu rezultātu. Un tāpēc, lai to savu situāciju uzlabotu, visticamāk būs jāpamēģina kaut kas jauns. Un tas, ka mēs mēģinām kaut ko jaunu, vienmēr ietver kaut kādu risku sevī, bet tikai mēģinot to jauno metodi, mēs vispār varam sasniegt to, ka tā situācija uzlabojas. Jā, tur ir tas risks, ka kaut kas varētu būt nepatīkami. Jā, tur ir tas risks, ka varbūt tas pirmais kontakts ar speciālistu nav tāds, kā ir gaidīts, vai kaut kas noiet greizi, bet tad mēs vienkārši mēģinām vēlreiz. Mēs skatāmies nākamo lietu, mēs mēģinām kaut kādu jaunu metodi, mēs skatāmies, kas ir efektīvi, kamēr mēs nonākam pie tā, kas palīdz. Un to es arī gribētu novēlēt visiem, kas klausās, vienkārši turpināt meklēt, turpināt noskaidrot, kas ir tas, kas palīdz, lai to savu veselību uzturētu pēc iespējas labākā līmenī. Jā, un ja kāds klausās un izlemj, jā, tagad es esmu gatavs tiešām pierakstīties un iet pie psihiatra, kā šo var izdarīt, kura vai ir kaut kāda vietne vai kaut kāds veids, kā cilvēks var kaut kur atrast tiešām tādus drošus psihiatrus, kuri tiešām ir dabūjuši, ieguvuši izglītību un tam līdzīgi. Kā cilvēkiem sameklēt šos speciālistus? Viens variants ir Google uzrakstīt vārdu psihiatrs. Tas arī strādā ļoti labi, jo pirmās adreses, kas tur
parādīsies, arī pārsvarā būs tās, kur var to palīdzību meklēt. Ja interesē palīdzības iespējas par valsts līdzekļiem, labs resurs ir skatīties pie Latvijas dažādu psihiatrisko slimnīcu mājaslapām pieejamajiem resursiem, jo tur pārsvarā būs norādes arī, kādi speciālisti strādā, kā pie viņiem ir iespējams pierakstīties. Arī daudzās poliklīnikās un veselības aprūpes centros arī ir pieejami valsts apmaksāti psihiatri, un par viņiem informāciju ir iespējams atrast Nacionālā veselības dienesta mājaslapā. Ir pieejams arī dažādas privātas klīnikas, kas arī sniedz šos pakalpojumus. Ja interesē tas, vai speciālists ir vispār tiesīgs praktizēt, tad informāciju par speciālistiem ir iespējams atrast Latvijas ārstu reģistrā. Psihologiem savukārt ir psihologu reģistrs, kur var atrast šo informāciju. Ņemot vērā to, ka mums mūsdienu pasaulē ar dažādiem sociālajiem medijiem un sociālajiem tīkliem un vienkārši informācija internetā par psihisko veselību runā arī ļoti daudz cilvēku, kuriem patiesībā nav, tā teikt, tiesību vai kvalifikāciju sniegt ar psihisko veselību, psihiskās veselības ārstēšanu saistītus pakalpojumus, tad ļoti labi ir tomēr paskatīties, kāda ir šo cilvēku izglītība, vai viņi to vispār ir norādījuši, vai šī izglītība atbilst tiem standartiem, ko mēs šobrīd sagaidītu no speciālistiem, kas strādā ar cilvēkiem, kuriem ir psihiskās veselības grūtības, jo viņiem ir jābūt zināšanām, prasmēm un kompetencēm, kas var nodrošināt vismaz bāzi šai palīdzības iespējamībai kā tādai. Es noteikti nesaku, ka tikai cilvēki ar izglītību ir tie, kuriem ir pieejamas zināšanas, bet ja mēs runājam par veselības aprūpi, tad kaut kādai bāzes izglītībai tur ir jābūt, lai mēs varētu vismaz domāt, ka tur tā palīdzība tiks sasniegta. Tāpēc speciālistu izglītības pārbaude, pārliecināšanās, ka viņi tiešām ir tas, kā viņi sevi iepazīstina un ka viņi var sniegt tos pakalpojumus, kurus viņi saka, ka viņi sniedz, var būt ļoti, ļoti noderīgi dažreiz mūsdienu interneta vidē. Par ārstiem ir vieglāk. Jo, ja tas ir cilvēks, kas ir saistīts ar veselības aprūpes iestādi, tad viņam būs izglītība, jo veselības aprūpes iestāde jau ir nodrošinājusi to, ka viņi pieņem darbā tikai cilvēkus, kuriem ir atbilstoša izglītība. Ja savukārt tās ir privāta prakses, tad vienkārši ir jāpačeko arī no savas puses, lai mēs būtu droši, ka šis cilvēks vismaz ir ar iespēju, ka viņš palīdzēs. Jā, absolūti piekrītu. Paldies tev, Linda. Un man arī, laikam, nobeigumā ļoti gribētos iedrošināt cilvēkus, ja kādam liekas iet vai neiet. Es vienmēr saku, ja tu aiziesi, tev nav nekas jādara, tev nav ne jālieto medikamenti, nekauks tāds, tur vienkārši aiziet, parunāties un paskatīties, kā tu ar šo jūties. Un paturēt prātā, ka psihiatri ir cilvēki un forši cilvēki. Man liekas, tas ir brīnišķīgs pierādījums tam, normāls, foršs, brīnišķīgs cilvēks un ka nav jābaidās aiziet uz šo vizīti un ka tur otrā pusē ir tas cilvēks, kurš tomēr ir ieinteresēts palīdzēt un būt blakus un atrast to labāko, efektīvāko veidu. Tas pirmais solīts par to aiziešanu nenozīmē, ka kaut kas uzreiz ir jādara. Paņemt līdz, kā tu minēji par to brīvo gribu. Man ir brīvā griba, un es varu vienkārši aiziet un paskatīties. Kas ir trakākais, kas notiks? Pazaudēšu drusku varbūt naudu, bet tomēr es būšu pamēģinājusi vai pamēģinājis kaut ko citu, un tad es varu skatīties, no tā nākamā pakāpiena, kā es ar šo jūtos un ko man ar šo darīt. Un tāpēc es arī saku, ja, piemēram, ar tos pirmo speciālistu neizveidojas kontakts, vai liekas, ka viņš nevar palīdzēt,
var mierīgi meklēt nākamo. Un jā, tas ir kaitinoši, jā, tas aizņem daudz laika, un dažreiz tas aizņem arī finansiālus līdzekļus, bet tas mērķis jau ir nodrošināt sev pēc iespējas labāku veselību. Tā kā mēs paturam to mērķi prātā un kustamies viņa virzienā, arī tad, ja tur ik pa brīdim sanāk kaut kādu līkumu izmest vai kāds akmens gadās uz ceļa, kuram nākas pārvelties pāri. Bet kamēr mēs kustamies tā mērķa virzienā, mēs varam kaut kādā brīdī vismaz paturēt prātā to iespēju, ka tur būs labāk, ka tur būs speciālists, kas uzklausīs, kas sapratīs, kas centīsies palīdzēt. Un es tiešām novēlu, lai cilvēkiem izdodas tādu speciālistu atrast ar pirmo piegājienu, bet, ja nesanāk ar pirmo, tad atcerēties, ka tāda speciālista eksistē un vienkārši vajag turpināt to savu ceļu, lai pie tā speciālista nonāktu. Super! Paldies! Un tiekamies varbūt kādā citā epizodē. Paldies par uzaicināšanu vēlreiz!